Ok, tā lūdzu, finansējums. Jā. Es mēģināšu dot, šeit nevajadzētu jaukt divas lietas, kopējās projekta izmaksas un naudas plūsmu. Divas iespējas finansēt šādu veidu projektu no budžeta un kaut kādā veidā piesaistot finansējumu. Tajā laikā doma lēma, ka no budžeta šis projekts nav finansējums, jo tas ir pārāk liels izdevums. Tātad šī tilta celtniecība, teiksim, viena kārta, jūs man izlabojiet, ka nepilni 3 gadi, un tātad šo nepilno 3 gadu laikā, tas ir 30 miljoni, mēs vienkārši proporcionāli rēķinām, 30 miljoni, tad, ja mēs skatāmies 2002. vai 2003. gada budžetu, tas pārsniegt 10% no visiem budžeta ieņemumiem. Tātad reāli būtu jāaptur vairākas sociālās programmas un tā tā. Jo patreiz šī gada domas budžets mums ir 600 miljoni, bet es vēlreiz uzsveru, ka runa ir 2002. 2003. gads, vienkārši šos skaidrs paņemot, tā bildi izstās pa galam savādāk. Tālāk, tātad šī te opcija mums nav, tik doma pieņem lēmumu rast risinājumu situācijai, kā vēl savādāk var finansēt šo. Tātad likums pašvaldībām uzliek par pienākumu gadījumos, ka pašvaldības kreditējās, tad viņiem kredīts vai izsniedz finansiāls garantijas. Tas ir jāsaskaņo ar finanses ministrijas esošo pašvaldību kredītu garantiju padomu. Precīzi nosaukums. Pašvaldību kredītu garantiju padomu tā tālāk kultūra vadība. Kas katru gadu šīs kvotas, šos limitus nosaka, cik kuru pašvaldību, respektīvi, cik pašvaldības kopā varēs aizņemties, tā visas Latvijas pašvaldības, cik no tā varēs aizņemties vai sniegt garantijas Rīgas pilsētā. Tātad šāds apjoms, kā tilta celtniecība, es minēju, 30 miljonu gadā, tas netika atbalstīts, tātad šis veids, kā vislētākais veids, es piemēram nākošais jautājums, mums varēja lētāk finansēt. Protams, varēja. Nav nekā lētāk, kā pašvaldība aizņemās tiešā veidā no bankas, un tā tālāk, bet šāds iespējas nebija. Vēlreiz uzsver, tas bija domas lēmums, tātad domnieki pieņem šo lēmumu, ka šis te kontrakts ir parestāms un finansējums tiek meklēts. Situācijā ar būvnieku, kad tajā brīdī mums jau ir šis te būvnieks, tātad Dienvidu tilts, laikā tilts sabiedrība. Būvniekiem šādas iespējas pašiem no savas kaut kāds naudas un tā tālāk finansēt loģiski nebija iespējams. Atkal mums ir 2 ceļi. Būvnieks meklē pats kredītu uz savu atbildību. Ir iespējams, nav iespējams, diskutabls jautājums. Es uzskatu, ka apšaubām, varbūt kāds var teikt, ka bija iespējams. Bet jebkurā gadījumā nav ko piesaist būvnieks, lai cik viņš arī būtu šī gadījumā nopietnas uzņēmums vai uzņēmuma apvienība. Viņi būtu dārgākā nauda, kā šajā kontekstā ir iespēja. Es domāju, no kredīta iestādes. Tātad šeit tiek pieņemts lēmums, ka tiek rīkots konkurss par šī te modeļa atrašanu, kādā veidā šis te būvnieks, es vēlreiz uzsveru, nevis Rīgas doma, bet būvnieks var piesaistīt šos te līdzekļus. Un tad mēs nonākam pie tā, kas tad vispār ir noticis, kādā veidā tiek finansēts šis projekts. Tad paldies par iespēju šo te komentēt, jo parasti izskan jautājums, ka Rīgas doma ir ņēmusi kredītu. Negluži tā, kā kredīti, bet cik procentu tur ir tātad kredīti, un Rīgas doma ir aizņēmusies vai no Pareks, vai no Deutsche Bankas naudu, un šo te projektu finansē. Tātad tas ir labs apgalvojums, jo pēc būtības, primārais kontrakts ir šis te celtniecības kontrakts, un primārais kontrakts ir kontrakts ar Rīgas domas un Dienvidu tiltu par to, kā tilts būvē, Dienvidu tilts būvē. Bet pilsēta norēķinās 20 gadu laikā ar Dienvidu tiltu. Tātad tas ir kontrakts, par ko iet runa. Viss pārējais, kur ir iesaistīti Deutsche Bank vai kāda cita, vai būvnieku apvienība, vai divpusēja vai trīspusēja līga. Tas ir tas, kas ir saucamie tie swap kontrakti vai derivatīvu darījumi. Tur ir diezgan sarežģīts modelis, tur ir vairāk darījumi, tur ir riski jautājumi.
bet tas ir tas, kas ir atvasināts no šī grauta. Tātad šeit mēs nekādīgi nevaram runāt par to, ka doma ir ņēma uz kredītu vai kā. Jā, mēs to nevaram tā sakt. Kāpēc tas tika darīts? Lai šie līdzekļi būtu maksimāli lēti. Lai pilsēta uzņemtos tos riskus. Jebkurā gadījumā pilsētā tā. Šā vai tā var būt. Un savukārt, lai būvnieks atbild tikai par celtniecību. Un savukārt, šita projektam ir lētākais iespējams, es vēlreiz uzsveru šādā situācijā, lētākais iespējamais finansējums. Lūk, tiek rīkot šis te konkurss, tiek piesaistīti būvnieks, vēlreiz uzsveru piesaist šos te līdzekļus, sākās celtniecību. Un tad šeit, tajā brīdī parādās šis te faktors, tātad šī te inflācija. Gada, es saprotu, tas ir būvnieki un pilsētu pasūtītāji, teiksim, attiecības, jāsaprot, sarakstu vēstules un tā tālāk. Kā rezultātā projekts no kopējās būvdarba izmaksas plus projektēšana, tad 85, izaug līdz 131 miljonu, 131,8. Tur ir tie. Kad otrā kārta? Nē. Tas ir 137, atvainojos, jā. 134. Un tad cik tad ir? 130. Kopā ar projektēšanu tas būtu 137 pēc maniem datiem. Tās ir kopējās. Lūdzu? Projektēšana 137. Jā, 37. Bez projektēšanas 134,1. Tātad es varu turpināt. Tātad šis ir cipars, kurš ir veidojies no 3 praktiski finansēšanas kārtām, jo sākumā bija šie 80 miljoni, pēc tam bija papildus 6. gada jūlijā vēl 8 miljoni, un tad 7. gada aprīlī vēl 43 miljoni. Vienkārši mēs tā kā mēģinājām šīs te izmaksas kompensēt, šīs te nevis izmaksas, bet sadācināt papildus. Runājot tālāk par otro kārtu, tika paņemts. Par to finansējumu mēs runājam. Tātad cik tad īsti tagad ir tas aizņēmums kopējais no šīs te bankas? Tas ir Dienvidu tiltā. Pirmā kārtē. Kopā projekta izmaksas pirmā kārtē es doto brīdi. Nē, nu jūs neinteresē, cik jums būs jāmaksā pēc tam? Nē, mums ir naudas plūsma, protams. Jā. Tad šis te finansējums klāt pie šiem te 137 miljoni, kas ir sadārdzinājums uz sākuma tām. Tātad šis tas maksas par finansējumu, kurā ietilpst loģiski šī 20 gadu procentu likums. Ir 120 miljoni. Ja mēs izrēķinām uz fiksēto likmi, šo 20 gadu fiksēto likmi, tad vidējā likme mums veidojās ap 6,4%. Fiksētā likmes 20 gadu. Tātad 120. Tas nozīmē, ka kopumā pirmā kārta apmēram iznesās 130 šobrīd, 137 un 120, jā? 120 ir finansējums, tas ir vienkārši tie procenti. Bet jūs maksāsiet tikai 137 atmaksāsiet, taču ne? Nē, mēs atmaksāsim visu šo summu. Patiesībā, citiem vārdiem to var saukt tā, ka Rīgas pilsēta par Dienvidu tilts būvē tiltu, šo te visu pārēju, Rīgas pilsētai uz nolūks. Rīgas pilsēta ar Dienvidu tiltu ar būvnieku norēķinās 20 gadu. Kad jāsāk atmaksāt? Sākot ar 10. gadu. Sākumu kaut ko, ne? Ko lūdzu? Ar sākumu 10. gadu? Es tagad uzmanīju precīzi datumu, kad ir pirmais Nē, maksājums. sākums vai beigas. Tas varētu būt gada vidus, tā doma bija tāda, ka tajā brīdī, kad pilsēta sāks norēķināties par tiltu, tad viņš jau būs nodots eksploatācijā.